Mēs ar mammīti sēžam un filozofējam par seniem laikiem, kā bija tad, kad viņi atcerās savu bērnību. Jā, bērnība, jā. Kas tad notika tajā tālajā 1900, kopš mana mamma atcerās sevi, tas bija 1938-39 gads. Mammai bija kaut kādi 8-9 gadi. Kas tad te notika Latvijā? Tā saucamos mūsu Latvijas republikas, tas ir Ulmaņa laiki. Man vienmēr mēs braucam uz pilsētu, man ņem līdzi un tad gājam pa veikaliem, bija kurpes visādas, apavi bija un apģērbi, man bija nopirka zilu mētelīti, skaisti gaiši zilu, tad tādi smuki bērniem, tādi pūtīti un zamži, nu ne jau papēšiem, bet tādas ielas kurpītes un ļoti skaisti man ģērba, vecāki man ģērbās eleganti. Mans tēts bija namdars. Viņš ļoti grūti strādāja, cēla, gāja mājas cēla un tas labības šķūņas un visu ko, pelnīja naudiņu. Es atceros tos laikus. Veikali es atceros tēvus. Bet tad sanāk, ka tie bija laiki, kas bija starp Latvijas laikiem, tā saucamajiem Ulmaņu laikiem un padomu varas ienākšanu. Nu, to kādreiz man stāstīja, kad Ulmans domāja, ka visi tagad dzīvos draudzīgi un kā tad bija. Tas ir, kad ienāca Krievs, domāju, tik būs draudzīgi dzīvos un viss. Bet patiesībā viss bija otrādi. Nu kā, sākās cilvēku izsūtīšana sākās. Deportācija. Bet nu, mūsu ģimenē nebija nekāda iemesla. Nē. Mums nebija nekāda iemesla. Man tēts 1906. gadā revolucionārs. Nu, viņš cīnījās ne jau tur par kaut kādu padomu varu, bet par cilvēku brīvību, jo tad jau valdīja cars un kopā ar vāciešiem taču. Man vectēvu nosauca 1906. gadā. Kas tev veco tēvu nošāva? Nošāva, kas ir vietējie? Vietēji žandarbi nāca un kāda vāra toreiz bija. Tad jau nebija tāda Latvija, tad vācieši valdīja un viss. Un latvieši cīnījās. Nu, es tik to saprotu, ka ne jau, lai nu tur kāds krievs nav tekšā, bet cīnījās, lai cilvēkiem būtu brīvība. Aha, nu skaidrs. Jā, nu paldies.